drausmīgi ātri. Drausmīgi ātri. Es nedomāju, ka tik ātri ies. Bet, kā jūs redzējāt, no 20 kilometriem priekšā bija visi 10 cilvēki, kuriem pa 3 panākumiem kabatā. Neviena liekā nebija. Es biju tur liekais. Es neticēju īstenībā. Es vienu brīdi neticēju, ka es to izdarīšu. Es ticēju tam, ka man klāt visu laiku stāv ģimene. Tas bija visu laiku, es domāju, ka man dēļ viņiem tas jāizdara. Vienkārši es visu laiku ar tādu motivāciju gāju, kad man tas ir jāizdara. Vai nu tagad, varbūt, vai nu nekad, varbūt nekad. Jāņem ir tagad. Cik es varēšu, tik es darīšu. Kaut vai es kritīšu šeit nost, kaut vai es nomiršu, bet es izdarīšu. Tā ir tik smagi izcīnīta medaļa, kad katru vietu, no 8. vietas, katru vietu es cīnījos caur nevaru. No 8. vietas es biju 7., 6., 5. Un tā es kāpēc pie katra sportista apstājos, nē, es vairāk nevaru, tad 6. Viss ir kārtībā, minimālais izdarīts, es vairāk nē, laikam jau varu. Un caur nevaru katru vietu, kamēr beigās es aizgāju līdz sudraba medaļai. Tas bija kaut kas fantastisks, es sevi iepazinu no pilnīgi citas puses. Sajūta bija vienkārši fantastiska, jo tad, kad es iesoļoju stadionā, stadions bija pilns, bija 100,000 skatītāju. Cik miljardus vēl skatījās, varbūt, to televizorā 4 stundu garumā. Un sajūta bija tāda, kad, vienkārši tu, nezinu, tad pēkšņi tāds vieglums, un ka tu esi izdarījis tādu, ko, nezinu, par 100 gadiem nav izdarījuši varbūt miljardus cilvēku. The silver medalist representing Latvia, Negas Staļģeris. Man griezās tāds atmiņu rullītis, kurā es atcerējos šitos pēdējos 2 grūtos gadus, avāriju. Ģimenē mums problēmas tieši materiālā ziņā un visu šito ārprātu, kas bija noticis, kad mums vienkārši vajadzēja cīnīties un iet tam visam cauri un tikai tāpēc es to varēju izdarīt, ka man to palīdzēja izdarīt mana ģimene un tā ticība un saticība un mīlestība, kas valdīja ģimenē, jo es visu to tajās 2 minūtēs apgriezu apkārt, un es biju tā apjutis, ka tiešām tā ir tā, varētu teikt, Dieva dāvana, ko es varēju izdarīt un ko es tajā brīdī apjēdzu. Es vienkārši nezināju, kur likties, jo es nezināju, kur vispār ir izeja un kur ir ieeja un kur man doties, jo es biju pārlaimīgs, jo kā jūs teicu, es vienkārši vēl nevarēju saprast, kad es to esmu izdarījis. Man ir sudraba medaļa. Bet man nav zelta medaļa, bet man ir zelts mājās. Tas ir tāds zelts, kas varbūt nav nevienam. Un tas man ir daudz svarīgāks
un daudz nozīmīgāks nekā jebkura zelta medaļa vai jebkura materiāla vērtība, kādu cilvēks vispār var iedomāties.